pirmie auto, un tas nozīmē, ka mēs esam auto izstādē. Skatos, jā, rindiņi ir, bet, mierīgi šodien svētdien. Ir arī smuka liela autiņa. Tā iekāpjam apskatīties. Oj. Džekam te savu pasauli. Te ar jaudu visam jābūt kārtībā, tā kā var vilkt arī smagāks. Rekubaigi svarīgā lieta. Kaut kas šis tas interesants arī ir pašā priekšā. Škoda Elroks, ap citu, viens no maniem top 3 favorīta elektroauto, kas ir pieejams Latvijas tirgu šobrīd. Te var arī tādu īsāku testu apstīties. Tā ir Hero, kas ir i-auto, bet drausmīgi jaudīgs elektroauto smags, tā skaitā no Ķīnas. Skatos arī zemesardzes stends ir, kas mums ir Patrijas, un šis tas no ekipējuma varam apstīties. Re, kur ir somiņi, var apstīties. Nav piekrāt. Jaunās ķivers, ne visiem tādas ir. Tā, re, kur Patrija, paskatāmies opiņā. Trīs as. Re, kur var braukt pa ūdeni. Un šitajos teja, kas ir jābūt iekšā putaplastam. Tas ir tas, kas viņu tur virs ūdens. Reku kamera ir aizmugurē, bet šitās durvis ir viena no diskutablajām lietām Patrijai, kas ir, jo viņas ir drausmīgi smagas. Labā lieta, ka te viņas rekur tiek nofiksētas, bet viņas ir informācija, ka pie 400 kg varētu būt. Un kāds varētu būt tas otrs risinājums, ka ir uz hidroliku. Ir dažām mašīnām apstīšos, es domāju, ka tur kanādiešiem varētu būt, kad hidrolika atvarās vaļā. Rekur ir kā reiz tā otra lieta, ko es teicu, tāds ir variants. Jā, ir katrai lietai, protams, savu plus mīnus, bet tas taisās vienkārši ilgāk vaļā. Bet sanāk, te ar ķēdēm pat nav hidrolika, jā. Un tad nav tas risks ar to, ka tu vari ievērt kājas rokas. Vairāk jau šitam te pirkstus. Un te mēs tagad esam kanādiešu neatliekamās palīdzības bruņu mašīnā. Mēs redzam, ka te ir viena gulta, ir galvenie monitoringi, izskatās, ka ir skābeklis, vēl papildus iekārts, bet pats galvenais, ka viņi ir bruņoti, tas arī viņus aizstāv. Ir ļoti daudz lietas, ko šeit es nezinu. Un redzam, ir arī visādi trīši, kur viņi laikam var kaut ko smagāku pacelt. Un re, kur ir speciāli stiprinājumi, kur var ielikt vēl šās pagaidu nestuvs gultas, ka rezultātā var būt 4 ievainotie. Neliels ieskats, ja ir kādi jautājumi nākamajā reizē, ko pajautāt, droši rakst komentāros. Un tad mums vēl ir šitie izskatās baigi iespaidīgi. Klātienē es pateiktu, ka šis šobrīd man ir interesantākais. Augšā 40 mm minetēs un var uzlikt arī ložmetē, kas pilnībā automātiski vadās no iekšas 7, kaut kas varētu būt 7,76 vai kaut kas cits, bet tā ap 7 mm ložmetēs. Un tur ir gan termokamera, gan infrasarkanā, tā kā ar to operators lejā redz, kur šaut. Baigais vērķis, tāds riktīgi liels. Šis ir pagaidām mans numur 1 favorīts. Artilēristiem, kur novietoties pirmie zābaku zemes, lai pārlikt pozīcijas. Kāpjam iekšā apskatāmies. Uzmanīgi te rekur var atcist galvu, pieliecamies. Un te ir operators, kas tur ir 2 vadītāji, un tad šitas, un pirmo reizi šits ir īsts kontrolieris. Jāatzīst, ļoti viegli kustās. Un tad tu skaties šeit un notiek visa operācija. Redzējām, šis jau bija kanādiešiem. NATO spēki no Kanādas, tas mums ir. Tā kā šis tāds iespaidīgs un mans numur 1 apskats objekts. Automobīls arī varētu teikt, bet bruņumašīna militārā. Un kur arī redzam, šīs durvis ir uz hidroliku, jo ir ļoti smagas tās un nevar cilvēks normāli. Tā normāli kaut kādā slīpumā tās atvērt. Tā kā, ja esat BT1 izstādē, tepat ārā uzreiz atnākat NBS stends un diezgan interesanti tehnika ir atvest. Te ir izlikta top 10 auto, bet interesantākais ir šeit, kur tu vari balsot. Un pa ko tad tu vari balsot? Pastīsimies, esam daudz runājuši par Ķīnu un nekur ir realitāte. Ķīna, 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 Ķīna.
Ķīna. Ķīna. Ķīna. Ķīna. Ķīna. Jāsaka, kā Trumps. Angli. China. China. Nu, paskaitiet paši, un tas ir Ķīna. No šiem visiem auto, kas ir uz balsošanu, cik, tas jau, protams, nav vēl tirgus, bet cik daudz jau ir Ķīnas autos Latvijā, vienā no mazākajiem Eiropas jaunu auto tirgiem. Tieši 12 auto ir no Ķīnas. Ķīnas ražotāja auto. Jo Xpeng saka, ka šo to ražo Eiropā, bet tas ir jāpārbauda, jo, zin kā, noskrūvē beņķis Ķīnā, pieskrūvē Eiropā, dažās valstīs to var ieskaitot kā ražošanu vai komplektāciju. Škodas stends, diezgan liels, un jā, galvenie jaunumi ir Auto Brava. Un te jau ir diezgan daudz no Ķīnas šitie visi Xpeng vai Xpeng. Te var ieskatīties cenās. Šis tāds diezgan liels jaunums. Redzam, minivans busiņš. Tur ekrāns un pasies, kāds te ekrāns vēl. Moller auto, Audi un Volkswagen. Te varam apstīties, cik Q3 maksā. Bet, ja tu nokomplektē šādi un atlaid. Q3 šobrīd ir lielākais jaunums Latvijā. Arī auto jau ir tests par to. Varat apstīties, kad gribat vairāk. Tagad apstīsimies tīri, kas vēl te notiek. Un blakus Škodai ir nākamais Ķīnas autostends. Moller aktivitātē mums ir, īstenībā tu jau diezgan daudz zini par auto, ņemot vērā, ka tu vadi arī auto raidījumu radio. Nosacīti vārdu, es tā kā piekādu. Bet tu dzirdi? Es dzirdu, gan. Katru pirmdienu ir avotība. Mollerīts kā parasti ir atbraucis ar divām spēcīgām vispasaules markām, Volkswagens un Audi. Ir ko redzēt, bet mēs jau vairāk daudzamies. Piemēram, šī gada absolūtais hits stendā ir virtuālās realitātes formula. Un cik tur mēs braucam pa piķernieku trasi. Un tad visu laiku stāstīja, ka pirmo reizi formula ir nonākusi Formula 1 piķernieku trasē. Izrādās, nē, pirms kāds zināja pirms vairākiem gadiem, kaut kas tāds ir piedzīvots, ne ar tā gada aktuālo formulu, bet vispār ir brauc ar Formula 1 piķerniekus. Un redzam, ka liela cilvēku pulcēšanās ir pie T-Roc Volkswagen. Tā sanāk, ka mēs skatāmies tos lielos jaunumus un ar tādu lepnumu var teikt, ka auto testa braucieni apskati jau ir publicēti. Tas nenozīmē, ka tas auto ir jāpērk vai vēl kaut kas. Mēs runājam reāli par plusiem, mīnusiem, jo katram auto tādi ir. Un, paskatieties pa T-Roc, diezgan labs tāds sižets mīnus 15 grādos, man liekas, mēs filmējām. Cena, protams, ir jauka no 26. Un te redzam jau cita cena, kad ir nokomplektēts, bet no šitam jābūt diezgan treknam pa 40 000. ID bāzes. Te salīdzinājumā varam redzēt, kā izskatās ekrāna ID bazā. Bet te ir krietni lielāka baterija. Pirms 3 gadiem braucām ar krietni mazāku bateriju. Un cena arī bija 72 000 eiro, bet tad tā gan nokritās pa 20 000 uz kaut kādiem 52. Un šeit pagājušā gada dižpārdoklis, kam, protams, palīdzēja, kad bija spraudņu hibrīds vai plug-in hibrīds. Šī gadījumā mēs redzam 2-litrīgo benzīna dzinēju pa 51 000, kas ir labs piedāvājums, bet, kā mēs zinām, šogad atkal būs EKI atbalsts, un tur spraudņu hibrīds Tyronam ir jāpaiet zem 50 gramiem. Apājam zem 50 gramiem. 36. Ideāli. Tā kā Volkswagen grupas galvenie flagmaņi, gan Tyrons, gan Kodiaks spraudņu hibrīdi paiet. Kāpēc tāds satraukums? Jo mainījās VLTP, tas ir kādā veidā aprēķina spraudņu hibrīdiem CO2 izmešus 100 km un vienkārši palielināja distanci. Un tie spraudņu hibrīdi, kā piemēram Kia, kuriem bija mazāka šī distance ar bateriju nobraukam, vairs neizpildīja 50 gramus un atbalsts nebūs. A6 Audi un redzam, tā kāds mums ir cenas 92 nokomplektēts, akcijas 74 000. Kā rāda pieredze, vispār ir labi tā nofiksēt tās cenas, jo savādāk, kad izmainās, tu jau neatceries, kas kā bija, un ir ļoti interesanti apstīties tagad, kad Ķīnas tirgus ienāca tirgu, kādas bija sākumā cenas un kā tas viss izmainījās. Vēl joprojām Eiropas autoražotāji pārdošanā dominē. Un te mēs redzam Westselect, Dongfeng Bojam, kas viņam vēl tur ir 14 stendu, un tas viss ir tikai Ķīnas auto.
Kā sākumā teica, to nepirks, neinteresē, re, kur cilvēki iet, kā iekšā, fotografējās. Tā kā viss mums te notiek, un kā mēs redzam, tirgus ir ne tikai pērk, bet ar pieaugošu tendenci. Jā, pagājušajā gadā tirgus daļa bija maza, 2% Ķīnas auto. Tā kā mums tas sanāk tāds minivan apskats. Tad mēs varam apsīties arī, kā te izskatās salons. Un priekšējais instrumentu panelis. Cena 49,900. Nu, tas ieskatām. Bet tas ir hibrīds. Un jūtūru, paskaties, cik šitam ir cena. 29,990. Jā, plug-in hibrīds, bet 30. Nu, kā mēs redzam, normāls auto un pirmajiem 2-3 gadu īpašniekiem noteikti ies bez problēmām. Bet tad, kad Ķīnas autoražotāji būs tirgi ieņēmuši, tad tās cenas arī augs. Un jā, to mēs redzēsim arvien vairāk un vairāk. Un šis ir viens no pirktākajiem īstenībā tieši Veselect T5 Evo. Jāatzīst, jā, te ir lauva, bet ja mēs tā paskatāmies uz to dizainu, nu ir tā kā uz Urus dizainis, un paskaties, kā izskatās salons. Vai ne? Salonam ļoti tāds, pirmais iespējas pozitīvs. Paskaties no muguras. Es teiktu, ka ir līdzīgs Urusam. Lūk, salons. Un cena 27,400, 28,000 eiro šajā komplektācijā. Tas izskatās, manuprāt, tā, ka tie, kas saka, ka Ķīnas auto ir garām un cits vārds lieto, realitāte būs cita. Un mums kā Eiropai, kas ir vienotā tirgu, tas, protams, ir slikti, jo Vācija kļūs mazāk pieprasīt Vācijas autobūvu un zaudēs darba vietas, mazāks finansējums un līdz ar to arī mazāk subsīdijas pārējām Eiropas Savienības, kā nekā mēs tomēr esam vairāk valsts, kas saņem, nevis kas maksā Eiropas Savienībai. Un tāds tas iznākums. Un ar to EKI atbalstu, ja šitas, teiksim, ir plug-in hibrīds, tev nāk klāt kā 3+ ģimenes kartei 9,000 eiro, vienkārši 6,750 eiro. Tātad to mēs noņemam no šīs summas nost. Tā kā cilvēki ir daudz, mazais boksiņš, arī šis tas ir auto. Vēl, saprot, ne viss vienmēr ir cena, piedāvājums, tur ir daudz lietas, kāpēc kas kā notiks, bet, piemēram, paskatāmies šeit. Ja? Ko mēs šeit neredzam? Lielā mērā mēs šeit neredzam prēmijumu zīmols, izņemot Audi. Un Audi arī tikai tāpēc, ka ir ļoti aktīvs vietējais dīlers un tāpēc piedalās. Bet ķīniešiem ir ļoti daudz, ne tikai tāpēc, ka tie ienāk tirgu un aktīvi tērē mārketingu. Tas arī ir. Ir arī oficiālie ierobežumi, jo, piemēram, ja tādam Mercedesam ir jāpērk vai jāīrē no Minhenes stends, ir kaut kāds zināmais minimālā latiņa, kurā ir jāieliek tur, jo viss tās redzam fermas, un tas viss diezgan maksā uz īri, diezgan liels naudas. Un sanāk, ka viņi pat nevar īsti konkurēt, jo pārāk dārgi piedalīties sanāk. Tā kā tas arī tāds moments. Un tad ir vēl iedomīgie dīleri, kas tāds teikt, ka viņiem pašiem pieder daļa no tās rūpnīcas un akciju paka. Un tad viņi domā, tas nav vajadzīgs, viņi paši sev pārdod. Jūsu neesamība šeit ir tas iemesls, kāpēc jūsu tirgus daļa tiks pārdalīta par labu Ķīnai, kas ir šeit. Un tas, ka es to saku, tas nav, ka es to atbalstu. Tā ir gan faktu konsultācija vienā situācijā, un otrā gadījumā, ko es teicu, tā ir prognoze. Ļoti ceru, ka es kļūdos, un Ķīna nepārņems būtiski Eiropas tirgu, bet domāju, ka tuvākajos 3 līdz 5 gados 20% plus, kas ir milzīgs tirgus daļa, būs.